Nu, un par mūžīgo dzinēju runājot, man liekas, ka māksliniekiem ir viss sarežģītāk. Iedomājies, tev viss izdodas parasti, tas ir pirmais albums, kurā tu saliec iekšā visu, ko tu vispār jebkad esi spējis uzrakstīt. Pēc tam iestājas tāds brīdis, kurā tu sev jautā, vai man vēl ir ko teikt. It kā gribētos, it kā vajadzētu, panākumi ir, fani gaida, nauda arī iet uz beigām, un kaut ko vajadzētu darīt, bet nevienmēr ir ko teikt. Tāpēc māksliniekiem jautājums par mūžīgo dzinēju šķiet ir ārkārtīgi aktuāls. Šeit mākslu pārstāv Linda Līna. Es teikšu, kā ir. Ja jums gadījumā kādreiz prasās pamācīties, atdot sevi savā darbā par 120%, Linda Līna ir viens no tiem cilvēkiem. Turklāt prasīt ne tikai no citiem, bet arī no sevis. Un dzīt un nepadoties. Jautājums, vai tiešām tas tā ir? Nu, atbildot uz jautājumu, kāpēc es esmu mūziķe, Linda saka, tāpēc, ka es nevaru nekas cits būt. Linda Līna. Labvakar. Jā, man pēc ieraduma vajadzēs arī nošpulti. Es redzētu arī, kā atšķirībā, paldies, no visiem citiem runātājiem arī vokālajā mikrofonā. Šovakar jums komunicēšu. Neslēpšu, šis ir, protams, kaut kas jauns man, un es pirmo reizi esmu tādā kā īslekcijas formātā. Bet, protams, šī tēma man ir tuva. Jāteic, ka, protams, ka mēs katrs varam runāt tikai par kādu patiesību, tikai to, ko mēs paši esam piedzīvojuši realitātē, un cik mākslinieku, tik stāstu, un cik mākslas darbu, tik arī formulu tos radīt un ceļu līdz tiem. Tā kā šis būs tikai un vienīgi mans stāsts un mana patiesība. Un tā balstās vai sakņojas pārliecībā, ka vienīgais mūžīgais dzinējs ir Dievs. Un mūžīgais, jo tas ir kaut kas, kas vismaz mūsu prātam aptveramajā koordinātu sistēmā, tam nav ne sākuma, ne beigu, bet cilvēka dzīvē viss, ko viņš piedzīvo, ir pārējošs. Un pat viss, ko viņš rada, kaut kādā mazākā, lielākā vai pavisam ilgā laika sprīdī tomēr ir pārējošs un galīgs. Un, jo nekas nespēja ilgt ar nemainīgu intensitāti mūžīgi. Tāpēc, manuprāt, no šī izriet, ka mākslinieka galvenā iekšēji saudzējamā vērtība ir šī radošā enerģija, kas nav izsmeļama, kas nav, kas nav neizsmeļama, jo tās nesējas ir galīgs. Mēs esam kā cilvēki galīgi šajā pasaulē. Tieši tāpēc arī šī enerģija, kas ir mūsos, ir galīga. Un kā to menedžēt, kā ar to darboties, kā to vadīt. Un es atceros, man kāds draugs, kādu krietnu laiku atpakaļ jau teica, kad es kārtējo reizi atkal pārdzīvoju dikti par kaut kādu tur nepatiesu rakstu dzeltenajā presē. Viņš saka, beidz pārdzīvot, netērē enerģiju, jo emocijas tērējas. Taupi to skatuvei. Es domāju, ko tu saproti vispār no tā un tā. Un tagad es savukārt saprotu, par ko šis cilvēks man stāstīja, jo tiešām, kas tad ir tas, kas mūsos tērējas? Vēdiskajā kultūrā radošā enerģija ir tā pati dzīvības enerģija, jeb seksuālā enerģija, tas, kas mūs dzen uz priekšu, tas, kas dabu dzen uz priekšu, dzīvības vilkme, dzīves spēks. Un katrā cilvēkā, manuprāt, ir Dievs ielicis šīs te enerģijas izmantošanas profilu, jeb tādu kanālu, un mēs to saucam par talantu. Māksliniekiem tas izpaužas kā spēja redzēt, akcentēt, izcelt un radīt skaisto. Tikpat daudz arī, protams, Dievs ir lēmis, cik, kādu apjomu šīs enerģijas viņš mūsos ieliks katrā no mums. Šis ir
pilnīgi atšķirīgs. Nu, to mēs arī redzam pēc nezinu, mentālās vai fiziskās aktivitātes katrā cilvēkā, un tā ir atšķirīga, pareizi. Un tam pat šad tad nav nekāda sakara ar gadiem. Un lūk, tad tādā veidā viņš ir ielicis šo te sistēmu, kā šo radošo enerģiju, dzīvības to pašu enerģiju optimāli izmantot. Un ja cilvēks, pieņemsim, ka viņš ir atradis sevī šo talantu, un viņš to dara, ja viņam tas patīk, viņam tas padodas, tas ir vajadzīgs citiem, un viņš ar to spēj nopelnīt. Tad šādi menedžējot šo enerģiju, viņš ir ilgtspējīgs kā mākslinieks, manuprāt. Bet, ja mēs neejam šo ceļu, šī enerģija tērējas pārāk ātri. Un tāpēc ir tik svarīgi atrast šīs te pareizās durvis, ko atvērt. Un māksliniekam ir nepārtraukti jāizvēlas ar šo mūzu pasauli un laicīgo pasauli. Kur tad šo enerģiju ieguldīt? Nu, piemēram, ir tādi... Iedomāsimies, es tagad salīdzināšu, pieņemsim, divus atšķirīgus māksliniekus, ka ir kāds mākslinieks, kas, pieņemsim, savā daļredzes sākuma posmā bijis ļoti veiksmīgs, ļoti inovatīvs, radošs, pārpilns ar revolucionārām idejām, gan izpausmēs, gan saturā. Un tad dzīve iet, ir labklājība vairojas, ir stabilitāte, ir drošība. Bet, pieņemsim, mēs sakam, nu jā, tās idejas nav īpaši jaunas, un mākslinieks sevi atkārto, un varbūt sevi citē. Un tur pretī, pieņemsim, ir tāds Mocarts, piemēram, kura radošās enerģijas šī saturiskā puse neizsīka pat līdz pēdējiem elpas vilcienam. Bet dzīvības enerģija no nevērīgas dzīves pret sevi vienkārši aprāvās. Un tāds pats liktenis piemeklēja Amy Winehouse vai Kurt Cobain, ļoti daudz ir tādu stāstu. Un kā tad pārvaldīt šo enerģiju, jo tā ir vienas monētas abas puses. Un mākslinieka kvalitatīvas ilgtspējas ķīla, manuprāt, ir spēja menedžēt un pārvaldīt šo savu radošo enerģiju. Šo citēšu, kas man šodien ienāca prātā, tas varētu būt tā: paliekot veselam šīs enerģijas čaulā, sadalīt, novirzīt to vietā, laikā un apjomā tā, lai radītu mākslas darbu ar pēc iespējas lielāku vērtību. Bet kas tad ir mākslas darba vērtība? Kā jūs domājat, kā jūs pateiktu, kāda ir vērtība, kā mēs to zinām, nosakām? Kas ir vērtīgs mākslas darbs? Emocija, uzrunā, novērtējums, apkārtējo, kas vēl? Dziļums. Jā, droši vien visas šīs lietas kopā, un manuprāt, arī vēl ir intensitāte un emocionāls spriegums. Tāds mākslas darbs, kas ir spējīgs, kas liek piedzīvot katarsi. Ir pilnīgi skaidrs, ka tāda darba radīšanai vajag ļoti, ļoti daudz enerģijas un iekšējā spēka. Jo, ja mākslas darba ideja ir saturs, tad radošā enerģija ir forma, jeb, kā lai pasaka, kā radošā doma spēja materializēties. Respektīvi, nav viena bez otra. Šī te ideja, jeb Dieva ieliktais talants bez šīs te radošās enerģijas apjoma, ko mēs taupam dzīves gaitā, vai neiztērējam lieki, vai sadalam optimāli, ir tas veids, kā mākslinieks spēj materializēt savu ideju. Tieši tāpēc ir tik svarīgi, ka māksliniekam, pieņemsim, ir menedžments. Kas tas ir? Viņš palīdz māksliniekam pašam menedžēt savu enerģiju, neiztērēt to lieki, lai tā paliek, protams, vērtīgam mākslas darbam. Un, protams, vēl ir kāds aspekts tam visam. Būt māksliniekam vīrietim, būt māksliniekam sievietei ir pilnīgs dažādas lietas, jo vīrietis ir nācis šajā pasaulē realizēt savu potenciālu, bet sieviete ir nākusi šajā pasaulē vairot skaisto, radīt dzīvību un iedvesmot vīrieti realizēt savu potenciālu. Tā kā redziet, jūs droši vien varat iedomāties, kā māksliniecei sievietei tikt galā un sadalīt šo enerģiju ir krietni sarežģītāk.
Un, jā, man, protams, jautā, kā es rakstu dziesmas, kur tās rodas, un, protams, es uz to vienu pusi, kas ir tā saturiskā, es nevaru īsti to izskaidrot, tā ir mistika, tas ir Dievs, tas ir tas enerģijas profils vai kanāls, kas man ir ielikts, bet, protams, tā forma, tās ir tās manas prasmes, ko tad es izkopu savā dzīves gaitā. Un tad, protams, vēl man jautā, kā kļūt par atzītu mākslinieku, par atzītu mūziķu. Un tad tā īsā atbildes versija tāda, ka no tā īsti nevar izvairīties. Un tad bet tā varbūt, ko tas nozīmē, es to salīdzināšu ar dimantu, piemēram. Es teikšu viņš, jo tas ir mazliet dzīvšanī kontekstā. Respektīvi, dimanta ieliktās, teiksim tāda kvalitāte, jeb īpašība ir mirdzēt. Viņš īsti nevar nemirdzēt, jo viņš ir dimants. Tā tas ir. Talanta, teiksim tāda, ieliktā īpašība ir būt magnētiskam, un viņš nevar nekādi savādāk izpausties. Un, pieņemsim, vienīgais veids, kā dimants var nemirdzēt, ir, ja tu izslēdz absolūti jebkādu iespēju gaismas piekļuvēji. Jā, pilnīgā tumsā dimants, protams, nemirdz. Tāpat kā talants spēj tapt neredzams tikai, ja viņš ir absolūtā izolētībā. Brīdī, kad dimants saņem kaut vienu saulstariņu, viņš mirdz. Tieši tāpat kā mākslinieks. Brīdī, kad patiesas talants tiek parādīts pasaulē kaut vai mazai daļiņai, mazai publikai, tas nevar nemagnetizēt. Un, respektīvi, ja tas ir iedots un lielā apjomā, un jūs spējat to slīpēt ikdienā, jo, protams, tanī brīdī ir jābūt gatavam, vai tu esi dārgakmens, kas ir slīpēts, protams, tikai ar darbu, vai iespējams tu esi vienkārši laukakmens, jā, kas ir skaisti noslīpēts, bet tu vienkārši nemirdzi. Un varbūt tāpēc arī daudz cilvēki tik ļoti, skatoties kādu redzījumu, jā, es arī tā varētu, kas skaidrs, kas tad tā nevar, es skaidrs varētu labāk. Un tā, bet kāpēc viņš to nedara iespējams? Tāpēc, ka viņam ir bail no šīs te lielās saules gaismas. Bet ko tad, ja es izrādos vienkārši laukakmens, nevis dārgakmens? Tā arī var būt, bet ne par to, protams, ir mūsu stāsts. Protams, lai mirdzētu skaisti, ir jāiegulda ļoti, ļoti liels darbs, jo pat dimants neslīpēts ir vienkārši apslēpts dārgakmens. Tas mirdzums nav nevienam redzams. Un mākslinieks ir pasaules emocionālo procesu tāds kā sūklis, kas tos pārveido skaistajā. Tā ir tā iekšējā spriedze, kas mums neļauj nekad rimties. Mēs īsti nespējam nerakstīt, jo šī spriedze ir pārāk nepanesama, lai to sevī atstātu. Un radošai enerģijai tieši tāpēc vajadzīgs nepārtraukts mazas revolūcijas, uzspridzināt kādu dambi cilvēku prātu norobežotajās krātuvēs, sāksim tos par stereotipiem, iekļūt tur, kur vēl neviens nav bijis, pārveidot priekšstatus par kaut ko, vienmēr kaut kur tiekties nezināmajā, neaptvertajā, jo mākslas uzdevums vienmēr ir paplašināt robežas, visas, jebkādas. Un tāpēc, protams, man radās jautājums, kā degt kā māksliniekam, bet neizdegt kā cilvēcīgai būtnei, kā pieslēgties radošuma mūžīgam dzinējam, smelties iedvesmu, bet neizsmelt savu dzīvības spēku. Viena atbilde mūžības kontekstā ir Dievs, un otra šogad tik daudz pieminētāja latviešu dzejnieka vārdiem runājot, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tas varētu būt tas prāta un dvēseles stāvoklis, kurā mākslinieks var neizsīkt. Mainība un Dievs. Paldies! Linda, ja drīkst lūdzu nedaudz uzkavējas, lai gan var arī tur palikt, jo mums ir jāizmanto iespēju uzdot tev arī jautājumus, jo parasti tu tās lielās skatuves, tur esi tik tālu, ka tā neklieksi. Ej, Linda, kā tev tur ar to enerģiju šodien, rīt,
kā tu to dabū gatavu. Un tu nu pateici par mainīšanos no vienas puses, par māksliniekā kanālu, caur kuru tā enerģija plūst. Normāli cilvēkam ir tieksme tomēr izvairīties no lielām pārmaiņām, no satricinājumiem, jo tas var būt bīstami izdzīvošanai, sirdsmieram, tas rada stresu un tā tālāk. Tā viss ir mākslinieka ikdiena visu laiku. Nepārtraukti. Tas ir tas, kas rada to spriedzi, kas rada augsni šīs radošās enerģijas sprākšanai. Un šis sprādziena brīdis arī ir tas, kad rodās kaut kas jauns, bet to īsti nevar izskaidrot. Kā es jau teicu, tā ir tā mistika, bet tas, ko tu dari ar to, tas, protams, ir cilvēku spēkos un tikai vienīgi cilvēku spēkos. Bet tas nozīmē, ka māksliniekam jābūt ar ļoti augstu spēju tolerēt stresu un neskaidrību, neparedzamību. Ja viņš grib ilgt spēt, tad jā. Ja viņš grib degt ātri un spilgti, tad varbūt arī nē. Un tavuprāt, kas ir lielākie mākslinieki? Nu, Mocarts, kurš ātri un dikti un ilgi un dikti dzīvo savos darbos? Vai tas Zini, pats? kā ir? Es atkal saku, šis ir tikai mans stāsts, un es gribu ilgtspēt, bet es gribu skaisti ilgtspēt. Es gribu degt. Paldies. Acīm redzot, arī zālē ir cilvēki, kas grib, lai tu skaisti ilgtspēji. Paldies. Un tā, bet es pilnīgi, bet ko mēs darītu, ja mūs, pieņemsim, vēsā ziemas vakarā nebūtu malciņas, ko sadedzināt. Un tad mēs sasildamies. Un tieši tāpat ir cilvēki, kas deg ātri un spilgti un atstāja daudz, un ir, kas ilgst un atstāja tikpat daudz, tikai pilnīgi citā veidā. Un es personīgi gribu tomēr arī to savu radošo enerģiju ne tikai mūsu pasaulē atstāt, bet arī laicīgai dzīvei. Es gribu būt laimīga, un tam ir vajadzīga enerģija. Un tieši tā pati enerģija, kas ražo veselību, kas ražo labklājību, emocionālo, ķermenisko, arī radošo, kā māksla. Tā ir viena, tas bija tas galvenais, ko es gribu pateikt, ka tā ir tā viena un tā pati, tāpēc ir tik svarīgi viņu saudzēt, jo mēs jau viņu tērējam ikdienā, mums ir iedots tikai tik, cik ir, mēs tērējam. Kā tērēt, tas ir jautājums. Saudzīgi. Es gribēju pajautāt par vēl vienu citu lietu. Tu esi gan pati producente, komponiste, mākslinieca, dziedātāja, savas kompānijas vadītāja. Vai nav tā, ka tās ir dažādas enerģijas? Jo es reiz mēģināju būt gan producents, gan pasākumu vadītājs. Un zin kā, kad tu esi producents, tev jāiet tur aizkulisēs, jāņem kāds pie rīklas un jāstāsta, kas tagad ir neizdarīts. Un tagad tu dodies pie auditorijas, tev jābūt tādam saulainam, enerģiskam un tā tālāk. Un vienā brīdī tev sajūg, tu ej pie auditorijas, ņem pie rīklas un savukārt aizkulisēs tu esi saulains un viss aiziet pa pieskari. Nu, šitās lietas man nekad nesajūg, paldies Dievam. Nu, tur tiem, kam vajag dabūt, tie dabūn, un tiem, kam vajag dabūt kaut ko citu, tie arī. Nē, tiešām īstenībā ir tā, kā tu saki, protams, nu, nav man vēl kaut kā varbūt tik ļoti veicies atrast tādu menedžmentu kā klincēs, kur es varu absolūti, kā saka, ziedēt un vienkārši tikai dziedāt un komponēt. Tas tiešām mans sapnis. Bet kaut kādā ziņā man bija interesanti arī bija un joprojām ir padarboties kā uzņēmējai, bet es gribētu no tā pamazām attālināties, jo tas paņem pārāk daudz mans enerģijas. Bet tad, kad uznāk skatus, tad man ir absolūti svētki. Tas vispār nav darbs. Tā kā ja piesaka man kā dziedātāji, es domāju, tas īstenībā ir tikai 5% no tā visu, ko es daru savā darbā. Tā kā, jā. Tātad, ja nu gadījumā ir kāda klints, lūdzu, piesakieties. Ļoti labprāt. Jautājumi no zāles, lūdzu. Lindai, jautājumi. Jā, vai viņi ir vai tas ir tāds gatavs komplekts, ko tu saņem no Dieva, un tad cik ir, tik ir? Jā, tieši to es arī teicu. Jā, to var saudzēt. Kaut kādā ziņā māksliniekiem ir tā priekšrocība, ka viņi to var daļēji kompensēt ar šo te publikas mīlestību. Bet patiesībā tas ir tā kā, tas ir tā kā energy saving režīms. Tad, ja viss notiek kārtībā, kā jau es teicu,
ka tu pats dari to, kas tev patīk, kas tev padodas tiešām, nevis nepadodas. Jo ir taču ļoti, ļoti dažādi stāsti, ka cilvēki gadiem ilgi mēģina darīt kaut ko, kas viņiem nepadodas. Un viņi vienkārši tērē savu enerģiju ļoti ātri. Un tāpēc, ja šie visi parametri, teiksim, priekšnoteikumi strādā, tu vienkārši Tu esi enerģijas plūsmā, tev nav vajadzīgs nekur papildināt, jo tu vienkārši esi harmonijā. Bet tas ir tikai mans uzskats, ka mēs piedzimstam ar konkrētu enerģijas daudzumu. Un tad mēs vienkārši, mums viņš tā sadalīts, un tad mēs kaut kādā posmā, kāpēc sagurstam un pēc tam atkal atjaunojamies. Mēs atkal dabūnam to savu, kas mums pienākas. Tā. Un par to energy saving modu, man liekas, tas ir ļoti labs tāds moments, ka, ja gadījumā jūs redzat mākslinieku, kurš pa ielu ir iegājis sevi un jūs nesveicina par spīti tam, ka jūs skatāties viņu tādām ilgi pilnām acīm, tas vienkārši ir tas energy saving mode. Bet tiešām tā ir. Tiešām tā ir. Tā kā lūdzu, neņemiet ļaunā, tas nav nekas personīgs. Vai ne? Labi, pēdējais jautājums. Brīnišķīgi aplausi. Līn. Paldies.